Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ar jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu suflē mākoņu. Man vajadzēs olas, majonēze, sāls, pipari un krauziņi. Olas dzeltumu no baltuma atdalu un olu baltumu saputo stingrās putās. Un tad pievieno mazliet sāli. Cepam trauku sietāko, es izmantoju auga eļļu. Un trauku pildu līdz pusē ar olu baltumiem un vidū leju olas dzeltenumu. Un majonēzes vietā var pielikt rīvētu sieru vai nu kausēt, vai nu dažs arī karotīts saldēkrējumu. Un ar atlikušo olas baltumu veido mākoņu cepurīti. Un, ja vajag vēl pēc vajadzības pielēt sāli, piparus. Tāpat arī var paņemt lielāku trauku un trauciņā likt 2 olas. Un trauku liek sakarsētā cepeškrāsnī līdz 180 grādiem. Un ne vairāk kā uz 5 minūtēm, lai ola dzeltenums būtu šķidrs un garšīgs. Un pasniedz, protams, karstas olas un ar karstiem krauziņiem. Man ir paņemt vienkārši baltmaize un sagriezta. Arī var pa virsmu smērēt ar sviestu vai zaļumiem, kā kuram garšo. Laiks baudīt. Izskatās jau gardi gan. Lūk, kā no ikdienas pierastās olas var pagatavot garšīgs un neparastas brokastis. Kā garšīgi. Lai jums labi garšo un uz tikšanos!